JV klubs deju kompānija jau vairākus gadus popularizējot hip-hop mākslu, iekarojusi jauniešu sirdis ne tikai Ogrē. Šobrīd kluba filiāles darbojas 10 Latvijas pilsētās, kā arī atrasti draugi Igaunijā, Polijā un pat Portugālē. Ģimene mums ir liela. Tas ir tas, ko mēs strādājam, lai mums būtu ļoti liela ģimene, lai jauniešiem būtu iespējas pēc, ka viņi pabeidz skolu, kur braukt mācīties un tādā garā. Tas ir JV Clubs Dance Company. Ik katrs pieredzējis dejotājs uzzinot, ka Polijā risināsies Fairplay deju nometne, kuras laikā savās gudrībās dalīsies pasaulē slaveni deju profesionāļi, nekavējoties vēlas doties turp. Arī JV kluba deju kompānijas treneriem bija spēcīga vēlēšanās turp nokļūt un mācīties. Agrāk tas bija baigais bums, labie darbi, tur, kā saka, ka nekur jau neticējās, ka to naudu dot pavēlēt, lai tu varētu kaut kur aizbraukt, kaut ko darīt. Un kad vienkārši uzzināja, ka tiešām tu vari balsot un darīt, un tev beidzot izsniedz arī finansējumu pavēlti. Protams, bija jāķeras pie pults klāt, tad mēs visi treneri savācāmies, ka mēs gribam braukt uz nometni. Lielu Fairplay, kas bija pagājušajā gadā vasarā. Un jā, sākām balsot, staigājām pa ielām, pa visurienu, visas kompānijas, visas cilvēkus, visi iesaistījām, radiniekus, ko tik nedarījām. Vakaros pa veikaliem stāvējām, vācām balsis, lai tikai dabūtu to, kā saka, uzvaru vai pirmo vietu vai sponsorēšanu kaut kā tā. Jaunieši neesot gulējuši naktīm, domājot, kā sasniegt savu mērķi un iegūt finansējumu tik vērtīgajam braucienam SMS Kredit LV projektā Labie darbi LV. Grūtais balsu meklēšanas darbs vainagojās ar izciliem panākumiem. Pateicoties uzvarai labdarības projektā Labie darbi LV, 7 studijas treneri devās uz Poliju, lai gūtu jaunu, vēl nebijušu pieredzi. Es braucu mācīties no viņiem, viņa ķermeņa kustību, es braucu iemācīties un paņemt daļiņu no viņa, kā viņš izjūt un saprot dejas mākslu. Un ko viņš grib ar to pateikt caur deju, jo dejošana nav vienkārši atnāc. Jā, tas nav tā, tad tur ir emocijas, tur ir daudz kas vairāk. Tā ir māksla. Un es paņemu to, ko es gribu no katra trenera, un es iemācu to saviem dejotājiem caur savu deju un caur savām izjūtām. Ieguvām mēs neaprakstām pieredzi, ja mācīties pie tiešām pasaules svarīgā tādiem populāriem un spēcīgiem dejotājiem. Tā ir neaprakstāma iespēja un pieredze, īpaši, ka viņi visi sabrauc vienu vietu, ka tev nav jāceļo pa visu pasauli. Jā, tā galvenais tā pieredze, emocijas, tā informācija, kā dalīties, ko dalīties, cik spēcīgi ir tā hip-hop kultūra, lai kur tu brauc, vai ko tu dari, visi ir tevi draugi un ģimeni, jāsaka tā. Nometnē gūtās emocijas nav zudušas un iegūtās zināšanas viņi pielieto ikdienā, mācot un stāstot hip-hop kultūru jaunajai dejotāju paaudzei un ne tikai. Ieguldītais darbs, lai uzvarētu SMS Kredit LV projektā Labie darbi LV un dotos uz nometni Polijā, bijis tā vērts. Es zinu vienu, tas nav viegli, kā no sākuma liekas, ka tu atnāksi, iesniegs un tev iedos. Jārēķinās ar smagu darbu un ka nekas nenāk viegli. Ja? Un novēlas vienu, galvenais nepadoties. Ja jūs redzēt to gala mērķi, kāpēc tu tur gribi braukt, vienkārši, ja tu tiešām to gribēsi tikpat raki kā elpot, tu negulēsi, lai tās balsis savāk. Paldies, labi!